Nu, labi, Jā, Kristap, esi gatavs sākt? jā, laikam jau. Ok. Tātad, kā es tevi iepazinu? Tu atceries, kā es tevi iepazinu, vai ne? Jā, nesen laikam. Ļoti nesen bija bērnu balītē, un vārds pa vārdam sākām runāt. Izrādās, vienā jomā darbojamies, un jā, jau diezgan vairākus gadus jau darbojas ar nekustamajiem arī, jā, un kaut kā aizķēra daži tavi piemēri stāsti par to, kā tu esi strādājis un kā tu strādā, un kaut kā uzreiz tā kā radās tāds labs pirmais iespējas par tevi un tāds tā kā, tāds tā iedvesmojoši paklausīties, ne, un tāpēc es uzaicināju tevi arī uz šādu sarunu. Paldies, ka piekriti. Paldies, ka uzaicināji. Jā, un varbūt korektāk ir paprasīt tev, varbūt tur padalīties tad īsti, tā kā, ko tu īsti dari, ja? Un kā tu nokļuvi līdz tam, ko tu dari, un jā, padalies, iepazīstini ar sevi. Jā, esmu Kristaps, divu bērnu tēvs, puiši sportisti, 4 un 6 gadi spēlē golfu, BMX brauc, spēlē hokeju un tenisu. Atgriežoties pie Visu dara, visu viņi dara rīta dara, izklāsīt. jā, nu, tā teikt, ir no rītiem, treniņiem vakaros. Atgriežoties, kad iepazināmies ar tevi, pētot no malas, skatos, viņš noteikti strādā pārdošanā. To var nolasīt. Izrādās, tas ir pārdošanas kočs. Nu, tas tā ir ļoti interesanti, ka tā viena no lietām, ko es daru, tas ir arī pētu cilvēkus, ķermeņa valodu un, tā teikt, mēģinu ķert lietas no viņa, lai saprastu, kāds viņš ir un ko viņš dara. Atgriežoties par mani, no 4 gadi spēlēju šahu, aktīvi līdz 16 gadiem. Sākot no 9 gadiem, patstāvīgi katru gadu biju otrais Latvijā. Pirmais nebija nekad, visu laiku otrais Latvijā. Tā kā šādi bija uz Eiropas čempionātiem, braucu uz pasaules. Nu, bet tas tāds, respektīvi, arī liela daļa dzīvē, ko es daru, vai pētu, ko cilvēki dara, ir saistās nedaudz arī šāds apakšā. Respektīvi, vienmēr, katrā situācijā man būs, mēģinu paredzēt, ko darīs otrs cilvēks, un dažādiem scenārijiem paredzēt jau nākamos soļus, lai varētu rīkoties nekavējoši. Nu, tas tā, īsts ievads. Sanāk, aktīvas darba gaitas sāku, laikam, kaut kādos 15, 16 gados pie tā tēva ventilācijas uzņēmumā. No sākuma montēju ventilācijas sistēmas, tad jau arī diezgan labi sanāca. Tad es arī tēvam teicu, ka mēs ar klases biedru varam divatā uzbūvēt objektu, tad arī uzbūvējām tā kā, aizkoklā vidusskolā ventilāciju, nosacīt divatā. Pēc tam strādāju arī ziedu salonā pie savas mammas. Kad es pārcēlu, restīvi, darba gaitas bija diezgan aktīvas, un kad es pārcēlos vēlāk uz Rīgu, pats nāku no Jēkabpils. Rīgā studēju Rīgas Tehniskajā universitātē, siltumgāzes ūdens tehnoloģijas. 3 dienas nedēļā no 5, kas likās ļoti maz. Man bija tā, ka sajūta, ka es nedaru tik daudz, cik es varētu darīt. Tad es domāju, ka man Rīgā vajag atvērt savu ziedu salonu. Nu, diemžēl to nevajadzēja darīt, tur sanāca pazaudēt naudu, bet, kā no visiem mācās. Sanāk, tad turpināju mācības, paralēli kaut ko strādāju būvniecībā. Tad iepazinājos ar savu sievu Madaru. Un pēc kaut kāda laika viņas tēvs uzaicināja strādāt uzņēmumā Omnimen kā tirdzniecības inženieri, tā kā mums pārdot inženieru tīklus materiālus objektiem, montāžu uzņēmumiem. Diezgan labi sanāca, viss diezgan arī ātri pa karjeras kāpnēm sanāca kāpt. Tur es laikam nostrādāju 5 gadus, kaut kas tam līdzīgs. Nu, jau uz beigām jau sapratu, ka jau ambīcijas arī aug tajā laikā. Tad, kā sākās ar nekustamiem īpašumiem? Nu, jā, sapratām, ka mums ir vajadzīgs pirmais dzīvoklis. Sava kapitāla kā lielākai daļai, diemžēl, arī nebija un nav. Tad nācās aizņemties no radiniekiem. Visiem sagatavoju pats privāta aizdevuma līgumus ar procentiem, grafikiem, atmaksām, lai dabūtu pirmo iemaksu. Nopirkām pirmo dzīvokli. Tādā veidā arī sanāca uzkrāt nelielu pirmo kapitālu, realizējot to dzīvokli. Tad bija iespēja nopirkt zemi, uzcēlām dviņu māju Rāmavā kopā ar kursa biedru. Bet jau pēc pusgada sapratām, ka mēs tur negribam dzīvot, ka dzīve vienmēr tas ir vairāk kā guļam rajons cilvēkiem, kam vairāk ir darbs mājas, nevis aktīva ikdiena blakus. Tāpēc pusgadu izdomājām, ka jāpārdod
Un tajā brīdī es arī sāku saprast to domu, ka man gribās tajā nekustamā īpašumā vairāk un dziļāk. Un sāku pētīt visādus piedāvājumus internetā. Tas bija sanāk, 18. gads, kad jau lielā daļa no īpašumiem, piemēram, kas bija zemju īpašumi, viņi jau bija realizēti. Bankām nebija daudz palikuši, bet bija kādi pāris nosacīti meklēju secret dealus, tā teikt, kuri nav tik Pērlis. vienkārši realizējami, kuri nav paņemti. Nu, tad bija tā, ka atradu vienu labu variantu, tik bija 200,000 laikam eiro. Zemes gabals, bet pie viņa bija jāpiekļūst no pašvaldības ceļa. Nu, tad priekšā ir īpašums ar 4 īpašniekiem privātajiem. Un tad jānopērk no sākuma tas ir. Nu, bet jāatrod investors arī. Nu, tad vārds vārdam, tur telefoniski ar tiem cilvēkiem ilgi un dikti tur ar vienu sievieti stundu norunājām. Nākamajā dienā viņiem pavisam mainās domas par pārdošanu. Tad viņi grib piedalīties. Nu, bet tā teikt, viss tikai atrisināts pareizajā virzienā. Bet nu, pirms tam vēl bija brīdis, kad bija jāatrod investors, kuram tad būs tas nosacīti, kurš miljonus uz pāris gadiem. Nu, tad tā arī es atradu savu esošo partneri. Vienkārši zināmam, pazīstamam cilvēkam uzrakstot WhatsAppā ziņu, vai tev nav pusmiljons uz pāris gadiem. Nu, tā arī viss šobrīd sanāca, ka šis ir viens mūsu projekts. Zemes gabala pierīgā. Paralēli tagad, nedaudz atgriežoties, jā, tad atpakaļ strādāju Omnimanā, bet sapratu, ka es gribu arī nedaudz vairāk iemācīties par nekustamību īpašumu attīstību, un tas man vairāk piesaistīja, jo augt, kur pārdošanā vairs nebija. Tad uzrunāju nekustamību īpašumu attīstītāju, kurš sāka projektu ķesterciem Albatros Home, ka es gribu iet strādāt pie viņa. Jā, viņš teica, ka forši tieši īstā brīdī, kad viņš arī bija plānojis, ka viņam ir nepieciešams papildus cilvēks, jo projekti jau tālāk arī aizgāja strādāt. Viss ļoti patika, bija jārealizē spā basēnas projekts, Albatros spā basēna projekts, dzīvokļu mājas, bet redzēt vairāk inženieru tīkli, kvalitātes kontrole, inženiertehniskie risinājumi, plānojumi un tādas lietas. Pati būvniecība, ne, tas bija mana kolēģa pārziņā. Bet tādā veidā arī tika iegūta pieredze. Sanāk vēlāk, tad mēs bijām to māju pārdošu Rāmavā, dzīvojām īrētā dzīvoklī un pa to laiku nopirkām ar partneri zemi Mārupē. Jo Mārupa bija tā vieta, kur es arī gribēju dzīvot, kur es arī dzīvoju, kur es arī dzīvošu, te apkārt viss. Te no Mārupas nav jābrauc ārā. Lūk, un tad tā mums arī bija iepriekš radies uzņēmums KK Properties. Tagad mājaslapa viņam bija pirms kaut laika izveidota, kad mēs sākām attīstīt to Olektas kvartāla ciematu un Mārupē mājas. Būvējām vienu viņu māju, kurā vienā pusē dzīvošu, otru uz pārdošanu un vienu maziņo demo māju priekš mūsu ciemata. Tajā brīdī, kad bija jau jāsāk reālie būvniecības darbi, es sapratu, ka man lētāk un pieredzēju vēl labāk būs tā, ja es aiziešu prom no darba un pats darīšu, objektā strādāšu. Tad pirms pusotra gada es aizgāju no darba, sāku reāli objektā strādāt, paņēmu savu vienu darbinieku, ar ko mēs kopā arī lielu daļu būvējām, sākot no pamatu plātnes un tam līdzīgi. Bet arī daļu darbus atdevām uzņēmējiem, brigādē nosacīt sienu mūrēšanu vai karkas sienu veidošanu, reģipšu stūvēšanu, bet daļu ļoti daudz darījām paši visos procesos, katru dienu arī es piedalījos. Tādā veidā es izgāju no A līdz Z, un mūsu tas plāns bija uzbūvēt pareizi viss, kā ir vajadzīgs, nevis kā lielākā daļa to dara uz pārdošanu. Bet es tā nedaudz atgriezīšos, tas, ko tu minēji, tu izdomāji rekordu, tagad pārtraukt darba attiecības, un kad, tā kā rekordu tu pats esi būvējis, darījis, jā, un tā kā, tas īstenībā tāds, nekurš katrs būtu gatavs īstenībā no tādas drošas, savā ziņā vietas, vai ne, tagad lekt tajā, ko tu īsti nebija darījis pirms tam, jā. Tā kā, labi, tu jau pirms tam minēji par šahu, ka tu izdomā uz priekšu, vai ne, kas ir, tad bija apakšā plāns, jā, bet vari padalīties varbūt, kas tev palīdzēja tādu lēmumu pieņemt reāli, tā kā, kad, rekvar šito noliekam malā, un tad ejam all in, tagad, pats būvēšu, darīšu, Tur bija tā, ka tas nebija tikai mans vienpersonisks lēmums, tāpēc, ka līdz tam brīdim, kad tur viss sastājās tā, kā tam bija jābūt. Tad, kad es pats drīz jau grasījos iet projām, mans vadītājs teica, ka mums krīt, tā kā samazinās, nenosauksim tos par rezultātiem, bet samazinās
potenciālā peļņa no darbiem, ko es darīju, un mans atalgojums bija plāns, ka viņš samazināsies. Jā, No tā, ok. kas bija visu laiku līdz tam periodam. Nu, lūk, un tas bija tāds ļoti labs brīdis. Es pats būtu, tā teikt, vēl pastrādājis dažus mēnešus, visticamāk, nu, līdz pusgadam. Tad, kad būtu sapratis, ka nē, es nevaru, man jābūt savā objektā. Bet šī, tā teikt, bija viens no, tā teikt, un tad mēs vienojāmies, nevis, ka es palieku un daru par mazākām samaksām, bet es eju projām. Mm. Mhm. Jā, un tā kā tas viss sastājās tieši tā, kā tam jābūt. Nebija tā, ka tas būtu tikai mans lēmums. Mhm. Nē, tad būtībā nevis tu strādā citur un maksā kādam, kas ceļ, bet tu vienkārši Jā, pats cēl un un pats es sev saprotu maksā. arī, ka tas ir lēt, ka tas ir daudz lētāk uzbūvēt pašam, nekā saņemt algu, kas ir mazāk kā bija līdz tam, un samaksāt kādam vairāk algu par to, ka viņš uzbūvēs. Lai gan tu pats vari izdarīt iespējams labāk, jo, nu, esmu tā teikt, visu laiku arī tā kā būvnieks jau pats būvējis, bet es arī esmu tas, kurš strādājis ar piegādātiem materiālu ražotājiem. Esmu patīk darīt tā, kā ir uzrakstīts pēc tehnoloģijas. Nevis tā, kā būvniecība var pierast, es jau 20 gadus tā daru, un tad tas ir pareizi. Nu, es tāpēc negribēju, lai man ir tā, ka celtnieks saka, es 20 gadus daru tā, un tas ir pareizi. Es gribu izdarīt, kā ir Mhm. rakstīts grāmatā. Mhm. Mhm. Ok. Jā. Tā Jā, nedaudz izsitu, sorry, jā, tad turpin tālāk. tā, kur es paliku? Jā, bija tā, ka uzbūvējām tās divas dīņu mājas. Par to Jā, procesu varbūt nedaudz var, tātad, kā bija tur tā būvēšana, tā kā, kāds tev bija grafiks, tu tā kā jā, tiesprīgi tā ļoti tur tā no rīta līdz vakaram, vai tu tā diezgan tā, nu, tā par grafiku. Grafiks tāds cēlos 7. Darbā bijām 8, strādājām līdz 5. Tad es 5 vakarā izvadīju kaut kādu puikas pa treniņiem, 6 līdz 8. Tad 8 braucu uz ofisu, līdz 1 naktī darīju materiālu pasūtījumus, plānošanas visus un vēl olektas. Tā kā otra projekta detāla plānojuma risinājums. Restīvi, mana pēdējā pusgada tagad nē, bet pirms tam gadu mana darba diena bija 16, 17 stundas. wow. Tieši būvnieki, tāpēc, ka tu, ja tu to dari visu pats, visus risinājumus, visus materiālus pasūtījumus, visu tad, diemžēl, un objektā arī jābūt, nedrīkst nebūt. Jo tad, kad ir viens darbinieks, viņš izdara nevis 2 mazāk, kad jūs esat 2, bet 4 mazāk. Ne jau tas, ka viņš sliktāk darītu. Viens varbūt nav tas, to priekšnieks ir blakus, un otrs tas, ka vienam ir grūtāk izdarīt. Tāpēc es katru dienu arī biju objektā. Nu, tad, kad nebija iespēja, kad bija jābūt kaut kur citur, tad nebija. Tā Mhm. kā tas grafiks bija 16, 17 stundas dienā. Bet tas grafiks baigi neatšķīrās no iepriekšējā grafika, kur man ir 5, 6 gadus paralēli strādājot līdz 9, 5. Pēc 5 arī tas pats, kādā dienā pušiem treniņi vai kad nebija bērni vēl, tad tāpat bieži pēc darba biju 7 mājās, un tad no 8 savi darbi līdz 12 dieniem. Tā kā tas gulēja tieši no 1, 2 celšanās, 7, 8, tas ir tā kā jau pēdējos 6 gadus. Mhm. Mhm. Un tā ir tā lieta, ko varbūt nedaudz zinām. Ir tā lieta, ka ir, pieņemsim, ir tādi tā kā, tiksim, veiksmīgāki cilvēki, ka tu redzi, o, re, kur var redzēt, nu, cilvēks tur izsities, tur tā kā tāds labi situēts, teiksim tā, jā. Un tad ļoti bieži cilvēki jau neredz to, nu, to aizbergu, to apakšējā daļu, ja tur tās stundas jau līdz tiem 1, 2 naktī, ko viņam, nu, nākas tā kā, nu, tiešām darīt, jā. Ka, nu, tie labumi jau nemaz tik viegli nenāk. Nu, viņi ir tiešām jānopelna. Nu, ir arī kaut kur veiksmes faktori, protams, jā, bet nu, es tā kā no tava tā stāstījuma dzirdu, ka nu, tu esi un tu arī tagad ļoti daudz strādā, un tas arī ir tas pamats nu, tiem rezultātiem. Jo rezultāti ir, nu, tos mēs redzam. Jā, manā gadījumā tas ir pamats tam visam, tas, ka tā, manuprāt, tā pareizā strādāšana un arī ilgā strādāšana, tas viss kopā ir tam pamats. Protams, ļoti iespējams citā sfērā vai kaut kur citur es būtu izaudzis daudz ātrāk ar to savu laiku, jo nekustamais īpašums, viņš no malas šķiet, jā, forši visi turīgie cilvēki, nekustamais īpašums, visi viņi ir turīgi, un tā gluži nav. Ārēji izskatās, mēs redzam cilvēkus, ar ko viņi brauc, kur viņi dzīvo, bet nezinām, pirmkārt, kā tas ir sasniegts, vai tā ir viņu nauda, vai tā ir kredītu nauda. Nu, tā kā kaut kas ir patiesība, kaut kas nav. Un
ko gribēju pateikt ar to. Es jau biju Par to smago izdarījis. darbu, vai par tām stundām, vai par to, ka tas nenākās tik viegli. Jā, nu jā, tas, ka jā, tu vari smagi strādāt, bet kāds cits jauns puisis var 18. gadā nopirkt 5 bitkoinus, un tagad viņš ir 10 reizes bagātāks kā tu. Tā kā tas ir tā teikt, nu, nekustamais īpašums nav. Ir laba sfēra, bet ir vajadzīgs ļoti liels kapitāls. Vai tev ir jābūt cilvēkam, kuram uzticās, Mhm, ar ko kopā strādāt un ieguldīt investīcijas, kuras kādam citam ir, un viņš tev uzticās. Un tad kopā arī to dara. Tev jābūt tam cilvēkam. mhm, mhm, Respektīvi, ļoti, tad, kas arī jebkurā spēlē, ļoti daudz, kas ir kontaktos. mhm. Ok, un tad es atkal tev nedos tā izturbu. Tu Mhm. gribēji tā kā iet tālāk, jā? Vai tā kā vēl ir tam turpinājums? Tā, jā, nu, vienkārši ātrs nobeigums. Mhm, Uzbūvējām 2 viļņu mājas. Vienā es pats dzīvoju, otru mēs pārdevām ar pelēko apdari. Blakus uzbūvējām 1 viļņu māju, kur vienu pusi bijām pārdevuši pirms būvniecības, no vizualizācijām, no plāna, no pārdošanas spējām. Un otru pusi tagad realizējām. Problemātiski, kāpēc? Tāpēc, ka trāpījām tirgu ne tajā. Un ar to visu labo, ko mēs gribējām, kvalitīvi materiāli, pareizi inženiertehniskie risinājumi, visas pārējās lietas, nu, kuras grūti uzskaitīt, pašizmaksa sanāca pārāk liela un tā peļņa nav tik liela, kā būtu gribējuši. Tāpēc mēs to mūsu plānotu dēmumā realizējam un Katla kalnā pāriesim iespējams tikai uz zemju pārdošanu, zemes pārdošanu. Un no nākamajiem projektiem, ko es skatos, tas nav tik ļoti saistīts ar būvniecību pašiem, bet atrast partneri, būvnieku māju ražotāju, bet kas arī ļoti grūti, jo viņi visi grib nopelnīt jau tajā brīdī, kad viņi izlaiž māju no ražotnes tos 20%, un visu pārējo pārlikt uz attīstītāju, kurš samaksā un tad gaida to naudu, kas arī ir diezgan grūti, bet nu, viss ir strādājums. Lielākā, manuprāt, lielākā potenciāla peļņa ir atrast tos secret deals arī nākotnē, ko citi nav pamanījuši, un realizēt, sakārtot visu, un ne tik ļoti ieguldīt finanšu līdzekļu būvniecībā. Jo šobrīd būvniecības situācija ir tāda, ka es nebeidos to, ko es arī bieži saku, varbūt citi būvnieki apvainojas, ka šobrīd pārdot, nomaksāt nodokļus un nopelnīt var būvējot tikai šķūņus. Jo cilvēkiem gala pircējiem neinteresē tas, ko viņi pērk. Tiešām neinteresē. Viņu interesē cena, vieta, kvadrātmetru skaits. Kādi ir izcinājumi, kas tad lielāku, nu, es neteiktu, ka visus neinteresē, 90% cilvēku neinteresē. Bet es tā negribu darīt. Mūsu mērķis bija veidot dzīves telpu augstākām prasībām, bet, diemžēl, Latvija to nesaprot. mhm. Tad, jā, to es arī dzirdēju pirms tam, kad teici, ja tu kaut ko dari, jā, pieņemsim, būvēt, ja tu gribi, lai viss ir pēc normatīva, pēc, nu, tā kā rakstīts, kā vajag, jā, nevis kā varbūt var ietaupīt un tā, jā. Un tad tas tavs secinājums ir tāds, ka būvējot kvalitatīvi un varbūt arī, nu, tā kā attiecīgi dārgāk, tas vienkārši cilvēki to nenovērtē, jā, vai to vienkārši nevar atļauties. Tā kā, jā, nu, tas ir laikam tas jautājums, nenovērtē vai nevar atļauties. Kas, tā kā, kas tas īsti Nē, ir? es pat teiktu, ka nenovērtē drīzāk. Jo nu, tagad redzot, ka mēs māju, nu, bija nu, pārdesmit skatījumi, nezinu, kaut kā 30, 40. Lielāko daļu neinteresē, ka tev ir regulējumās grīdas katrā istabā, no telefona attālināt. Kāds pīrāgs, ka tas ir uz plātnes, kāds silto grīdu cauri uzpildīs, cik daudz elektrības patērēs siltums. Neinteresē tas cilvēkus. Jā, viņus interesēs tajā brīdī, kad viņi būs tur dzīvos. Tad viņi teiks, oi, cik tik dārgi slikta māja, vai cik ka labi te jau par labo jau neteiksi. Mhm, Viņus interesē tajā brīdī nopirkt lētāk. Nu, cilvēks nāk, saka, tavs kvadrātmetru cipars ir daudz lielāks kā tur. Jā, bet nu, ir izcinājumi, ir iemesli, kāpēc tas tā ir izveidojies. Un kā piemēram, viens piemērs, kad celtnieks, kas man būvēja to mazo māju, viņš teica, ka kāpēc tu tik labus materiālus tu jumta pīrāga latojumam, vai labāku materiālu, kā es strādāju pie iepriekš attīstītāja, viņš fasādes dēļ bija sliktāki. Un, nu, tas arī ir piemērs par materiālu kvalitāti. Arī. mhm. Wow. Bet, jā, mūsu gadījumā 260 viņu māju, viņa gadījumā 180. Viņš pārdod 10 mājas gadā, nopelna savus 20, 30 tūkstošus. Mēs pārdodam vienu, divas, nopelnam 25. Nu, tā, nu, tas Mm. salīdzināmos Jā. lielumos, lai saprastu, kas ir jādara, lai nopelnītu. Mhm. Mhm.
Ok. Um, jā, tāda tā realitāte ir, jā. Un, ja varbūt var nedaudz pakomentēt, par naudas piesaistīšanu. Jā, tad tu minēji, ka re, kur izdevās atrast tur investoru. Jā. Varbūt neejot detaļās, jā, bet nu, varbūt kāds re, kur klausās šo un arī ļoti varbūt grib atrast sev investoru vai, nu, vai ne. Vai var padalīties ar pieeju? Tas vienkārši galu galī, kontaktu kontaktī vai jā, Nē, tas, kā atrast jā, Tas investoru? nav galu gali. Tas arī ir, ko es arī tagad bieži arī Instagramā klausos par Amerikas pieredzi, ka attīstītājiem, ka sācis vienmēr jāsāk ir ar tuvākajiem ģimenes locekļi vai nu, tālāki radinieki, kuriem ir iespējams, kuri grib tā kā iesaistīties varbūt biznesā. Bet vienmēr tev ir jābūt sagatavotam plānam. Jā, tas var, protams, nosteigāt. Manā gadījumā tas nosteigāja 30% izmaksu pieaugumā, 2 gadi klāt, bet, nu, protams, mums arī pārdošanas ceļās, tā kā investors nezaudē no tā. Bet ir jābūt arī tam, respektīvi, vienmēr jāizveido arī, ko es nedarīju pareizi, ir jāizveido 3 scenāriji. Viens ir sliktākais, vidējais un tad labākais. Un tad vienmēr tu sāc ar vienmēr orientējies, es pats orientējos vienmēr uz labāko, mans investors orientējas vienmēr uz sliktāko. Es viņu nesaucu par investoru, es esmu partneri, tāpēc, ka jūs strādājat kopā, jūs arī pirmajā projektā var nosaukt par investoru. Tālāk jau viņš kļūst par tavu partneri, ja jums izveidojas saikne, uzticība vienam otram, kopīgs redzējums, kā attīstīt, ko attīstīt, vai tu vari noplānot. Ko darīt? Jā, uzrunāt pēc iespējas vairāk, sagatavot būt biznesa plānam. Vēl tas, kas būtu jābūt biznesa plānam, un, ja tas ir kaut kāds lielāks projekts, būtu jāsagatavo viņš arī pieteikums kādai bankai, kas nav lielā, tas Svetbank vai kāda, piemēram, Big Bank, kas izvērtē projektu, lai jau būtu reference atsauksme no viņiem. Man tas nebija, bet es tagad esmu ieguvis pie lielākiem, kad ja auga apjomi, sagatavo projektu tā, uzrunā bankas, lai tu zini, respektīvi, lai investors saprot, ja tev banka dos jau kaut kādu mazu daļu, tad no investora tev būs vieglāk dabūt to atlikušo finansējumu. Tas ir viena no tādām lietām, kurus arī jaunu uzņēmumus finansē bankas. Nu, pagaidām mums tas vēl nav sācies, bet nu, tas tā teikt ir plānā. Mm -hmm. Jā, nu, kaut kā tā apmēram par to finanšu piesaisti. Noteikti kaut ko aizmirsu, kas arī man bija, tā teikt, ko es ikdienā darīju. Bet, nu jā, apmēram tā. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Jā, es tā tagad atlikt atpakaļ, bet tādā pašā sākumā kad stāstīji par to savu ceļu, kāds tur gāja, skatos, ko es te pierakstīju, tu stāstīji par to, kad bija tas posms, kad tev bija tas savs ziedu salons. Jā. Jā, un tad tā pateici, jā, bet es tur pazaudēju naudu, un tā kā Nu, neaizgāju. daudz jau nē, tur 5,000 un Nu, gadu bet nu vienalga, tajā laikā tā jau bija cita nauda, Jā, un tas bija jā. cits vecums un cita pieredze. Ja, ja tu tagad būtu situācijā ar jau esošajām zināšanām, un tu būtu turpat, un tu to pašu tā kā būvētu, vai ne, bet tev būtu iespēja kaut ko savādāk darīt, kā tev liekas, tev būtu labāk sanācis tagad? Noteikti, jā, jo vienmēr jau ar esošo pieredzi atgriezties jaunībā un to visu zināt, būtu labāk. Bet kas arī to zina, tajā brīdī būtu pieņemti lielāki izaicinājumi, lielāki riski. Nu, risks jebkurā situācijā tev var būt lielāks un tu vari arī pazaudēt vairāk. Bet idejas, ka manā gadījumā es atvēru uzreiz veikalu Rīgas centrā uz Mērķa ielas. Nu, un pēc laiciņa sākās viss internetā, sakta parādījās. Nu, tā teikt, es tur maziņais, tur tā teikt, arī tā nomiru. Tā Mhm. kā, nu, tad es būtu sācis internetā ar sociālo mārketingu un tādā veidā neiztērējot lielas investīcijas, tur telpu īrē, tur aprīkojumā, kas saprātām tam līdzīgi. Jā. Nu, tā laikā nebija tāds sociālais droši vien. Nu, sākās pēc Tā manis kā jau sāk, tieši jā, sākās. Nu, sākās. tie pasūtīšana internetā, ziedu pušu, Jā. ziedu pasūtīšana. Nu, tas viss tā kā ap to laiku sākās. Mēs aizgājām vienkārši nepareizo ceļu. Bet, nu, tā tad tev vajadzēja to nodarbību, jā, tev vajadzēja, nu, tam iziet Mhm. cauri, lai saprastu kaut ko, jā. Tā Nu, kā, jā, tāpēc vairāk es pārdzīvoju par to, ka es pazaudēju gadu, nevis to piečuku, bet gadu. mhm, mhm, jā, ok. Kas vēl, varbūt nedaudz par to šahu tu tā ieintriģēji, tā kā tiešām jau no 4 gadiem, jā, tu tā kā, Nu, jā, man vectēvs iemācīja 4 gados, un tad 5 gados
Tad sanāk, 4 gados iemācīja. Uh, 4,5, 5 gados aizveda pie kaimiņa, kurš bija 18 gadnieks, un es viņu apspēlēju. Nu, viņš, kurš zināja gājienus, tur mācīja kaut ko spēlēt. Nu, tad es domāju, es uz treniņiem. Nu, tā arī sākās, ka tad trenējos visu laiku aktīvi. Bet nu, tad līdz 16 gadiem tie rezultāti bija ļoti labi, tur augstsvērtīgi, tur otrā vieta visu laiku Latvijā, tur Eiropā, tur vēl tur. Bet tad, kad jau bija tie 14, 15, 16, tad jau bija jāsaka vēl vairāk trenēties, ja tu gribēji augt. Tad nu, es tik daudz netrenējos, man tur bija citi darbi, ko es tur strādāju, vēl tur tādas lietas, tā kā tad tas apstājās. Bet nu, tas viss man pilnīgi palīdzēja. Ok, bet nu, tā varbūt, zini, ir Vērmaņdārzā Rīgā, jā, tur ir, Mhm. nu, tur sēž tur tie vecie buki, jā, Jā, jā. tur tās ātrās partijas taisa, un, jā, kas notiktu, ja tu aizietu un ar viņiem uzspēlētu? Tā kā tu viņus saliktu, vai tur būtu neizšķirts, vai, nu, tā kā, nu, es domāju par to līmeni, tā kā, jo, nu, tur tie čari tā kā riktīgi tur mauc, jā, tā kā, nu, es tā Nē, vienkārši, nu, sanāk tā, ka pirms, tad, kad es aktīvi spēlēju, aktīvi pārtraucu spēlēt kaut kādos 24 gados, tajā laikā mierīgi, nu, tur reti kurš varētu uzvarēt. Nu, tas līmenis tāds, nosacīt, cik sanāk, ja man reitings bija 2300 ar kaut ko, tas varētu būt Latvijā kaut kāds 40, 50 tajā laikā. mm, mhm. Nu, no visiem tā teikt. Nopietni, Varbūt zemāk, nopietni, es jā, īsti neatceros. Bet tas līmenis ļoti, protams, krīt. Tagad ir tā, ka es kādreiz aizēju, gribu uzspēlēt tur ātrā šahu, aizēju uz turnīru vai Latvijas komandu čempionātā. Mēs jau pagājušajā gadā spēlējām RTU komandā. Nu, mēs uzvarējām, bet nu, es tur biju vājākais tajā komandā. Bet es biju tāpēc, ka es agrāk tur spēlēju arī. mhm, Un arī mhm, vajadzēja uzspēlēt. Nu, ir tā, ka tu aizēji un tevi apspēlē jaunie tur tādi. Un, tā kā es tajā laikā biju apspēlējis, tu tāds jau mhm, mhm. Nu, visam ir tajā. pusmūža cilvēku. Un sanāk, tad ir tā, ka tādas domas, kāpēc es gāju, bojā noskaņojumu un tam līdzīgi. Jā, jā. Bet Bet, ja kā? būtu tā, ka es spēlētu tur aktīvi pusgadu no vietas, tas līmenis, viņš nebūtu pat, kur bija agrāk, bet viņš ir ļoti Mhm. pakārtos atpakaļ. Jā, jā, nu tā ir ar visu. Ja tu kaut ko nedari, tad līmenis krītās, bet atkal, ja to sāc darīt, tad to ļoti ātri var īstenībā pacelt. Un tā, nu, tas tā vienmēr ir. Mm. Nu, labi, un kā ir tagad tev ar puikām, tu jau saviem ar kaut ko mēģini māci, vai tu tā kā baigi, nu, tā Nē, kā... sieva teica, ka viņa negrib, lai puiši būtu nūģi. Lai nebūtu tāds kā es, kam skolā mazāk draugu kāds ir. Man tā nebija. Bet es dzīvoju Jēkabūrī, un man sieva saka, ka Rīgā ir citādāk. Tur ir tā, ka tur ir noēdīs citi tie, kas ir šitādi te. Tad Mhm, tu būsi tur stūrī. Ja tu ir spēlējis šahu, un tāpēc, nē, mums ir šachs, mums tagad jau ir vieglāk, tagad ir šachs, kurš tur galdījis, tur ej, viņš to parāda pilnīgi, kur iet, tas ir tā kā, nu, palīdz, parāda, mhm, kur var iet tas zirdziņš vai laivnis. Un tad viņi to mēs spēlējam, jā. mhm, mhm. Bet nu, tā nopietni, nē. Bet, nu, puika zina, kā iet, jā, tā kā kauliņi vai tā kā nezinu. Sešgadniekam patīk. 4 gadniekam tas, kurš spēlē hokeju un golfu, kas ir Jā, vairāk. jā, jā. Tas šākam tik ļoti nē. Mhm, mhm. Ok, ok. Um, mhm. Un, ja mēs par to šahu, tad pabeidzam to tēmu. Nu, kā ir? Nu, sanāk, ka nu, šachs ir ļoti labs domāšanai, vai ne? Domāt uz priekšu un vispār stratēģiju, vai ne? Ja tā vispār var mēģināt atrast kaut kādas līdzības, ja tu tā kā paskaties kaut kādām situācijām dzīvē, nu, tā kā, kur tas šachs ir to lomu kaut kur spēlējis pēc tam, kā to tas ir noderējis, varbūt kaut kā. Nu, es teiktu, ka tā strateģiskā domāšana visur, nu, viņa ir pilnīgi visur. Nu, grūti tagad nosaukt konkrētas lietas. Es izdomāju, ka kāds darīs tā, tad es darīšu tā, lai nonāktu pie tā rezultāta. Bet tā ļoti bieži vien man tas ļoti daudz palīdzēja pārdošanā, kad es tirgoju inženieru tīklus. Nu, tā strateģiskā domāšana, kas man ir jāsaka. Protams, tas viss arī pārdošanā ir liela daļa, bet tāpat. Ja tas tev ir bāze vēl tā kā no šāda strateģiskā domāšana, tad tas Mhm, viss ir vēl spēcīgāks kā citiem. mhm, mhm, Nu, es teiktu, ka visur ir palīdzējis. mhm. Um, par to, par to, un tad maz pārējus to pārdošanas tēmu. Pavisam nedaudz. Pirms tam tu minēji, ka tev tur jūs iegādājaties tur to zemes gabalu, un tu tur, kur tur vajadzēja Mhm. izbūvēt ceļu, un tur izrādās, tur vajadzēja vēl pirkt gabalu, un tur 4 īpašnieki, un tur bija jārunā daudz, jākomunicē, un tā jau viss savā ziņā tā pārdošana, vai ne, tā kā kaut kā tā kā, nu, Jā. šī No te sākuma procesa. pārdot sevi, Jā. un tad nopērts no viņiem.
Bez tam nopirkt no viņiem. Un, ja tu varbūt tīri saviem vārdiem, kā tev liekas, ot kā, kas ir labs pārdevējs un ko labs pārdevējs dara tādu, ko varbūt netik labs pārdevējs nedara vai dara? Labs pārdevējs. Es teiktu, ka māk ieklausīties savos klientos vai partneros, spēj izprast viņu vajadzības un problēmas un dot rīku vai kaut ko, lai viņi tās problēmas atrisinātu, vai problēmas vai izaicinājumus, lai viņi to pašu izdara. Nevis, ka tu viņam izdari, uzbāzies vai kaut ko tādu, un tad ir viss sarkanā līnija, viņš man mēģina kaut ko iesmērēt. Tu dod viņam kaut ko pievienoto vērtību, ka viņš saprot, ka viņam to vajag. Nu, tā, tur ir jādod tā uzticība, ka tu esi viņa pusē. Nu, vienmēr tā teikt, būs vienmēr labāk, kad tu mēģini no kādu kaut ko izvilkt, lai tikai nopelnītu sev vēl vairāk. Labāk nopelni mazāk, vai ko tam līdzīgi. Labāk tu kādam cilvēkam samaksā vairāk. Viņš ir priecīgs. Viņš arī domās par tevi pozitīvas domas uz priekšu. Un no tāda arī viss tur iegūst uz priekšu. Mhm. Skaisti teikts. Galvenais to dzīvē arī pielietot, ne? Nē, Bet, tas tiešām strādā. Tas tiešām strādā. Nu, kā man partneris arī reiz teica, viņš nesaprot, viņš ir citādāk tipa cilvēks, viņš nesaprot, kāpēc man visi uzticas. Ne jau sliktā ziņā, bet kā tu spēj to uzticību tā kā nodrošināt. Bet, nu, nav jau tā, ka tu uzticību arī pieviļu. Vienmēr visas puses ir apmierinātas. Nu, no tā arī tu to visu veido, un tad rodas tie jauni, tā teikt, vai klienti, vai partneri, jebkas. mhm, mhm, jā, jā. Un, ja tev būtu jāiedod tāds ņindzes ieteikums par to uzticību, jo, nu, uzticība, nu, kā, nu, bez uzticības ir diezgan neiespējami pārdot, jā, nu, ja tev neuzticās, tad, nu, tas nepirks, jā. Kā ņindzes ieteikumi, kā izveidot uzticību, kā šo saikni un uzticību izveidot, kas varbūt, nu, kādas varbūt idejas, piemēri vai kas tev strādā, vai varbūt apzināti, neapzināti. Mm. Mm. Es domāju, tas ir viena lieta, tas, ka tu esi patiess, bet tiešām patiess. Nevis uzspēlēt patiess. Un domā tā, it kā tu būtu arī tā otra cilvēka pusē. Vai tas, ko tu viņam teiksi, vai tev tas noderētu tiešām, vai tu to uztvertu. Protams, man bieži tur sieva pārmetusi, ka cilvēki tā nedomā, kā es, ka neanalizē tik ļoti. Bet man ir tāda pieeja, ka es tiešām iejūtu cilvēku tā kā šahā. Iejūtos pretinieks, ko es no viņa sagaidīšu, un kā es uz tādu kaut ko rīkošos. Nu, tad, tādā veidā, protams, tas nav viegli. Bet, ja tas viss notiek dabiski un dabīgi, tad tas viss arī strādā, manuprāt. Mhm. Tātad, tātad, kas ir Jā, svarīgākais? grūti Tad, noformulēt, ko es tātad, pateicu. Ja? tātad svarīgākais ir, kas svarīgākais ir darīt to, ko tu saki, ja, ka tu darīsi, tātad tu esi atklāts, jā? Jā. Un kas bija Un otrs? tiešām spēt atrast to risinājumu, ko tam cilvēkam vajag. Nu, protams, vienmēr, tad, kad tev ir, nezinu, vai par zemju darījumos, protams, vienmēr ir vieglāk, ja tu esi no spēka pozīcijām, ja tev ir daudz naudas. Tu zini, ka tu vienkārši samaksā, bet, ja tu neesi no tām spēka pozīcijām, ja tev ir jāatrod kopēja valoda ar to cilvēku, tad tev ir jāatrod arī ar savām iespējām, ko tu vari dot tam otram cilvēkam. Es varbūt tā vispārīgi ļoti pateicu, bet varbūt kāds Jā, varbūt jā, uztvers. jā, 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 jā. Okay. Ja varbūt tā kā ejam uz nobeigumu, ja nobeigumā tev būtu jāiedot kaut kāda, tā kā to var teikt, pieredze, ieteikums ceļamājas kādam, kurš varbūt tagad ir kaut kādā līdzīgā vietā, kur tu biji, kad tu sāki ar nekustamiem darboties, kas varbūt ir nu, tiešām noderīgi zināt vai prakticēt, ja tu darbojies ar nekustamiem vai kā attīstītājs vai kā vienkārši kā, nu, ar nekustamiem tāpatās, nu, kur pirkt pārdot. Ne? Nu, tā kā, kas būtu tāds tavs, nu, viedais vai neviedais, bet vienkārši tāds, kurš, nu, šitais var noderēt, varbūt. Mm -hmm. Protams, tagad ir grūti tos laikus salīdzināt, kad es sāku un kā ir tagad ar visām AI tehnoloģijām, kriptovalūtām un citām iespējām, sociālo mārketingu un iespējām nopelnīt internetā. Bet tas ir forši ar lielāku peļņu, bet tur ir lielāki, tā teikt, iespējams, ka tas nesanāks.
Ja sāk nekustamā īpašumā, tad es teiktu, ka viens ir atrodi darbu, saņem oficiālu algu. Kas notiks ar oficiālu algu saņemot? Tu palielini sev, izveido kredītspēju, jo banka arī ir tavs investors. Ja tev ir, nezinu, piemēram, 2000 alga uz rokām, tas nozīmē, ka 3, 4 tūkstoši kredītā tu jau vari saņemt no bankas. Sāc ar savu pirmo īpašumu. Nostrādā 6 mēnešus. Atrod īpašumu, ko tu gribi nopirkt. Maksā, tagad Eiriborgs kritīsies. Tu maksāsi sev, nevis kādam citam. Tādā veidā tu izveidosi savu kapitālu, tev būs tavs investors, banka. Sāc pirmo īpašumu, izveido kapitālu, ieguldi tālāk, maini to īpašumu. Nebaidies no tā, ka tu pērci sev. Es dzīves vietu mainu reizi 2 gados. Nu, tagad uz 5 gadiem varbūt esam nobāzējušies. Bet tāpat nebaidīties no tā, ka tu pērci sev un esam to visu mainījuši. Un no tādā veidā tu arī tu audzē savu kapitālu, lai tu arī pa stolīti kāptu uz augšu. Tātad tas pieņēmums, es uzbūvēšu vai nopirkšu māju un tur nodzīvošu visu savu dzīvi līdz 99 gadiem. Tas lai ir No, taviem vecākiem. tas lai vecākiem. Jā. Tad, kad tu būsi nopelnījis tos pārsimtus tūkstošus vai 2, 3 miljonus, nu jā, labi, atpūties, nopelnīt, iedot kaut ko bērniem, mazbērniem, lai viņiem vieglāk nopērts viņiem dzīvokli, nodrošina viņiem dzīves vietu, nodrošina viņiem mašīnu. Katra no šīm lietām, ko tu savam bērnam nodosi, viņa dzīvē iedos papildus pāris gadus viņam. Nu, ar tādu moto mēs ar sievu arī dzīvojam, ka visi šobrīd ir jādara priekš bērniem. Nu, mūsu plāns ir pēc 10 gadiem mēs pārcelsimies uz Ameriku, kur spēlēs mūsu puiku hokeju. Ok. Tātad, mm, tātad tas izklausās, un tas ir ļoti skaisti, un tas ir tāds tiešām, nu, sulīgs un tāds foršs mērķis, ja? Un tas izklausās tā tiešām wow. Un man te tāds izaicinošs nedaudz jautājums vienkārši, nu, piemēram, nu, divi scenāriji vai divas opcijas. Ja? Viena opcija ir tāda, kur ir nu, turīgi vecāki, kuri var jau uzreiz bērnam, uzreiz pēc vidusskolas studiju laikos iedot jau tur dzīvokli vai divus dzīvokļus, kur tev viens dzīvoklis dzīvo, otru izīrē, tev būs naudiņa, vai ne? Vai ne? Un tu tā kā, nu, tādā veidā palīdzi, vai ne? Un tu savā ziņā tā ir, kā tu saki, ka tu viņam uzdāvini dažus gadus, jā? Vai ne? Kad nav viņam tas hasls pašam jātaisa, vai ne? Tu būtībā jau iedod jau starta paku viņam, ja viņš piedzimst jau ar zemes grāmatu, tiksim, ja? Un tad ir otrs variants, kur tas tavs bērns, viņš ir tur vidusskola vai tur pirmais kurs, vai ne? Un tu viņam neko nedod. Finansiāli, nu, labi, neko nedod finansiāli, tas būtu tā ļoti tā kategoriski, bet tu izdari tā, lai viņš pats varētu maksimāli ātri dabūt sev kaut ko, ja, un attiecīgi tajā ceļojumā arī dabūt šo te pieredzi un tā kā dabūt vairāk to izbaudīt to procesu, ja. Tā kā es zinu, ka nav pareizi, nepareizi, bet tā kā, nu, tādas divas, teiksim, pieejas, ja. Tā kā varbūt var par šo nedaudz pakomentēt, kāds varbūt ir tavs. Jā, mums arī tā teikt, ir ar māsu, piemēram, diskusijas. Viņai ir tas otrais uzskats, ka bērniem pašiem ir principa pēc, ne jau neko, bet, nu, kā tu pateici, ka vienkārši tā teikt, tikai bāzi. Bet manā gadījumā ir tā, ka es gribu to visu savu pieredzi un arī nodot bērniem, lai viņi zina, kā es darīju, lai viņi to uztver no maniem vārdiem, nevis paši 2 gados vai 3 to pieredzi. Protams, viņi iespējams darīs to citā sfērā, visu to attīstīs savu, tā teikt, dzīvi, bet lai viņi no manis mācās, no maniem darbiem. Un, bet nav tā, ka es, piemēram, iedotu dzīvokli un dzīvokli arī peļņai. Tur doma bija tāda, ka dzīvokli, lai tev nav jābūt tā kā man, ka tur jāizņemās no krustmātes, no viena drauga, no tur 4 štukas, tur 4 štukas, tur 4, un tā arī, ka un pēc tam jādod tas. Lai gan tas jau nav tik daudz, citi par augstskolām kredītos atmaksā vairāk. Bet arī augstskola, manuprāt, ir jānodrošina vecākiem. Bet tā jānodrošina bāze, bet, piemēram, lai viņi par komunālajiem maksā paši dzīvokli. Lai viņi saprot to, ka tas nav uzdāvināts vienkārši tā, ka tēvs vienmēr iedos. Lai, tā teikt, paši arī domā uz priekšu. Tas tāds kā ne jau viena galējība, nevis otra, bet te otra galējība, ka viens maz solītis atpakaļ. Protams, ir forši, ja tu arī vari nodrošināt, lai viņš iedot viņam tur 500 000, lai viņš izveido biznesu.
un varbūt viņi tiešām tas vēl 5 gadus viņam iedos. Bet nu, tur vajag tā teikt, es teiktu, ka tad drīzāk, ja tajā laikā man būtu miljonus, 2, 3, nē, nevis, ja man būtu, tā kā man būs tajā laikā, kad viņiem vajadzēs. Tad es gribētu, lai viņi atnāk pie manis, kā nosacījumi, kā pie investora. Sieva viņu man nosistu par šiem vārdiem, lai viņi man izstāsta Šito savu griežam ideju, ārā, labi, es sapratu. lai izstāsta ideju, prezentē to visu, un tad es ar savu kritisku aci izpētīšu, un tad es arī to naudu viņam arī iedošu. Ja tas Mhm. tiešām es redzēšu, ka tas palīdz, ka tas ir nevis vienkārši, lai čaļiem var braukāt ar bemģiem Jā, 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 piekdienas, jā. sestdienas balēties. Jā, nu, tur vienmēr ir tā, kur ir tā robeža, jā, jā, jo Mhm. tu droši vien visi mēs atceramies savu pirmo mašīnu. Tu atceries savu pirmo mašīnu, vai ne? Jā, nu man noteikti nebija tā, ka citiem man 17 gados nopirka jaunu mašīnu no salona. Mamma. Tas nu, parasti tā nav. Bet nu, man tas bija tā, ka tajā laikā varēja, paņēmām kredītu uzņēmumu, viss gāja. Bet labi, tas bija 7, 8 gads. Pēc tam ar grūtībām atdevām to arī es. Tur, tā, es jau paaugos, es jau tā kā arī līdzdarbojos. Vecmāma līdzdarbojās, lai atdotu to līzingu mašīnas. Bet jā, man bija 17 gados jauna mašīna no Okay. salona. Es tā cerēju, ka tu man stāstīsi to, kad tu Nē, rīktīgi nē, tur es teicu, centies, lai man bija. nopelnītu savu pirmo mašīnu. Nu, tā bija Nē, man. nē, nē. Es atceros Man pāris bija, citādi. man bija citādāk. Okay, okay. Nu, jā, bet jā, nu, jebkurā gadījumā es dzirdēju to vīziju vai tā kā redzējumu, un nu, tas ir skaisti, jā. Um, iedot bērniem uzdāvināt tā kā dažus gadus, tas ir, nu, tas izklausās tik tā, wow, nu, vareni. Bet jā, laiks ir tas, kas mums nav bezgalīgs, jā, un Mhm. esam jau, wow, labi parunājuši. Šis bija tāds labs ceļojums. Izgājām cauri visādām situācijām, un tur gan arī bija ziedu bizness ne tik veiksmīgs, un tad ir, Viss kaut kas jā, bija. viss kaut kas bijis, jā, un paldies, ka atradi laiku. Tiekamies nākamajā bērnu pasākumā, gan jau, jā, vai vēl Jā, sazināmies. jā. Mums tur šis tas ne kaut kāds projektiņš šeit tur izskatās, jā. Tā kā prieks būt kontaktos, jā, un lai tev forša diena. Jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Veiksmīgi tev. Labi, čau! Labi, čau.